zinu, ka jūs droši esat kādreiz bijuši BKUS. Tā ir? Jā. Kurā nodaļā? 20. nodaļā? Es jums varu pateikt, es zinu, ko jūs visi esat piedzīvojuši. Mēs tur arī bijām veselu gadu, man meitiņa pirms 4 gadiem tur ārstējās, ļoti smagā stāvoklī bija, izārstējās. Man ļoti patīk, kas ir rakstīts aizmugurē uz mūsu krektam, ka šeit ir rakstīts ticības, spēks un cerība. Es ļoti pateicīgs šiem cilvēkiem, kas ir brīvprātīgi pieteikušies palīdzēt un ir izdarījuši tik milzīgu darbu. Un paldies māmām, paldies tētiem, paldies mazajiem. Es domāju, ka mums ir tik paši. Vai ne? Jā. Daudz pārsteigumu, es visu pārsteigumu jums nestāstīšu. Vecāki laikam zina, ka būs gan bērniem, gan vecākiem atsevišķi nodarbības. Mani sauc Andrejs, jau kā 20 gadu esmu izveidojis šo māju, šo ģimeni priekš cilvēkiem, kuri arī mācās dzīvē, lai pateiktos par katru dienu, par katru cilvēku un par katru iespēju, ka var būt, dzīvot, pateikties un būt laimīgi. Man liels prieks, ka jūs izvēlējušies mūsu māju, kas no šī brīža arī kļuvusi ir jūsu māja. Tad viss, kas ir šai mājā, ir arī jūsu. Un tāpēc novēlu, lai mums skaistas ir viss šīs dienas, lai mēs saprastu, ka vērts ir dzīvot nevis tāpēc, ka mēs dzīvosim vēl uz priekšu ilgi, bet vērts ir dzīvot tieši ar šī brīža, kad mēs varam šeit būt. Jo tagad man ir apkārt cilvēki, kas mani mīl, ir cilvēki, kas par mani rūpējas, ir cilvēki, kas par mani domā. Un nav lielākas dāvanas. Nav lielākas. Tad viss, kas ir, lai mēs būtu laimīgi šeit dienās, tas viss ir katrā no mums. Tikai mums ir jāprot to atrast, satvert un nolikt savā priekšā un apzināties, ka es spēju būt dāvana sev, Dievam un viens otram. Es sāku spēlēt diezgan agri tajos laikos, kas bija kaut kādos 5, tad neviens tik agri nesāk, bet tagad es skatos, ka diezgan agri jau, man liekas, ka 4 gados pirmās grupas jau ir. Kādreiz no kādiem 7 bija, un man tā paši jaunāko laid no kaut kādos 5 es gāju, man no bērndārs legas treniņā. Bet tagad, jā, tagad jau diezgan agri tā, skatos 4, 5 gados jau tā es pirmās grupas. Pretinieku komandai, esi sveiks! Dzīvotu. Un ja man lūgtu, ko lai dotu sevi un nežēlotu. Deguna un vēders līdz ar izelpu ieiet iekšā. Tas izskatās sekojoši.
jāspīd baltais audeklis cauri. Ja arī šitā krāsa kaut kur spīdēs, tad viņi tikai dos papildu efektu, nevis sliktu. I'm so sorry. Pieliki jau? Šī zupa ir gatavota ar mīlestību, mīlestībai, un tie, kas ēdīs, būs apurti ar mīlestību. Ko veci cilvēki strādā un jauni skatās? Aizbraukot Nobelē, Jēkabpils, Bauska, Jelgava, Tukums.
bērns ilkojās, vai tiešām kaut kādā mēs zinām, ka mēs brauksim. Kas tur notiek? Tur nekas nenotiek, vai ne? Pats klusākais. Tagad uzmanīgi, cik vien klusu varam. Nu, re, tremoloti ir interesanti, vai ne? Uzmanīgi. Jums visiem uzmanīgi jāklausās, nospēlēt ļoti, tā kā mēs tikko darījām, jā? Redziet? Atkārtojam. Aiziet tālāk. Ir atkal eņģeļi pār bruknu, mīlestība pār bruknu. Un dzīvība ir apņēmusi atkal visu, cik viens spēt apņemt. Paldies jums visiem, kas esat atsaukšies gan tuvi, gan tāli. Un pateicoties jums, mēs varam būt kopā ar jūsu bērniem šeit, uzņemot sevī šo jauno sauli, šo jauno mīlestību un šo jauno dzīvību. Tā paldies jums visiem šodien, kas esat bruknā, kas atbalstat un kļūstat par daļu no šīs mūsu dzīvās mīlestības šiem bērniem, kam mēs tik ļoti katrs esam vajadzīgi. Aplausus nometnē, kas bija šajā dienās kopā ar mums. Viņi turpinās būt Raivim, mammai, komandai un vēl skaļāki bērniem.
mierīgi un bezsteigas. Viss labi, kas labi beidzas. Ja jau beigas visiem ir vienādas, tad jau laikam dzīvē. Tad jau laikam, tad jau laikam dzīve izdodas, izdodas. Tad jau laikam, tad jau laikam dzīve izdodas, dzīve izdodas. Kamēr kāds pietaupa spēku, tikmēr kāds uzvaru gūst. Kamēr mēs nositām laiku, tikmēr laiks nosit mūs. Kamēr mēs sapņojam sapņus, tikmēr tie var dzīvi kļūt. Kamēr mums veiksme ir blakus, tikmēr tā gaidām kļūst. Mierīgi un bezsteigas. No 10. Ok. Tad jūs esat gatavi? Nē, vai jūs esat gatavi? Un! No 10, uz mazāk esmu ar mieru, par brīvu tikai lamatās iet. No 10, un vienalga, kas ir likts uz spēles, man jāuzvar likmes mazas vai lielas. Kas? Uzvara ir mana, Vēlreiz! Uzvara ir mana. Ok, saki, nav, man brīva laika tik daudz. Ok, dzirdi jau, man laiks jaunības sauc. Es jauns un bezrūpīgs, es ņēmu visu no dzīves. Un tā, lai nav par īs, sabiedri sapratīs. Es jauns un bezrūpīgs, turos pie tā, kas īs, turos pie tā, kas īs. No 10, uz mazāk esmu ar mieru, par brīvu tikai lamatās iet. No 10, un vienalga, kas ir likts uz spēles, man jāuzvar likmes mazas vai lielas. Jūs jau zināt? Uzvara ir mana, Un pēdējais no visas spēkā! Uzvara ir mana. Aplausi jums! Paldies! Paldies vēlreiz jums visiem. Ieviņ tev arī. Vienkārši es tev redzu. Pārējie kaut kur izklīduši. Un tā kā tā. Un paldies, ka jūs atbraucāt. Man liekas, kur tas viens vecs tur skrien. Man liekas, visiem vajadzēja viņam iedot lielu aplausu. Kur ir Raivis, kas ir RH3 fonda vadītājs, autors un tā tālāk. Un bez viņa vienkārši nekā nevarētu būt šeit. Un viņš ir līdz savu sirdi vēseli kopā ar lielisko komandu, kas šeit ir. Man liekas, ir vienkārši fantastiski. Viņiem ir liela plāna nākotnē darīt labas lietas priekš bērniem, kas ir diemžēl trāpījuši ar vēžu vai citu onkoloģijas slimības. Un es domāju, ka tas ir teicami. Vakardienas rīts un aizparīca. Mana galva viegla migla tīts. Varbūt vēlāk nāksi tu, lai par vakardienu stāstītu. Varbūt vēl to nāksies atkārtot. Still hear the songs from places where I was born. Up on a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed.
paldies visiem tiem cilvēkiem, kas, kā tikko minēja, ir sadušies rokās, lai notika kaut kas patiešām ļoti labs un skaists, lai dod cerību. Pat nevienam, daudziem cilvēkiem. Pat ja arī tikai vienam, tas būs ļoti, ļoti labi un atbalstām. Un tāpēc ir patīkams prieks redzēt tik daudz. Jūs esat pulcējušies šovakar šeit, lai ar savu klātbūtni pateiktu savu paldies šiem cilvēkiem. Īpašajā vakarā un īpašajā nedēļā, kuras vienai mazai sastāvdaļai mums ir tiešām liels prieks un arī milzīgs pagodinājums, ka jūs šeit esat sanākuši mūs klausīties, un mēs ar lielu deksmi un smaidu gan iekšēju, gan ārēju, labprāt nodziedāsim jums dažas dziesmas, kuras mums pašiem dod tādu spēku un enerģiju, tad, kad tas ir ļoti nepieciešams, un to, kad tas īsti ir nepieciešams, to nosaka pati dziesma, to dziedot mēs saprotam vislabāk. Tāpēc, lai jums ir ļoti jauks noskaņojums ne tikai pēc šīs nometnes, pēc šī koncerta, bet lai ir tāds riktīgs dzinuls, mainīt lielas lietas un
tā kārtīgi dzīvot. Paldies jums liels! Lai jums jauks vakars, lai jauka visa vasara. Nākamā un aiznākamā un vēl 100 vasara. Paldies, mēs jūs mīlam. Ļoti. Paldies! Es gribēju pateikt pāris vārdus mūsu visu vārdā vienam cilvēkam, kurš ir šīs te vietas. Es viņu dažreiz saucu pa šefu, nezinu, viņam patīk. Tēvs Andrejs Mediņš. Es domāju, ka var vēl tā, kad uz apstāju. Paldies! Andrej!